Sveiki, mīļie klausītāji, sveiki, mīļie dzīves labs klausītāji un sveiki, mīļie visi plašajā pasaulē. Esmu neordinārā, neierastā sev vidē, tāpēc es ceru, ka viss mums būs labi. Es te šā esmu ļoti skaistā vidē, es esmu starp kalniem un pie Melnās jūras. Un baudu šo vietu, Turcijas daļu, iepazīstu gan vidi, gan cilvēkus, gan tradīcijas, lai pēc tam atkal varbūt iespējams uzorganizēt kādu jauku pasākumu tieši šajā te zemes stūrītī. Bet šodien mēs esam kopā ar Jānu, un mēs esam kopā tāpēc, ka Jānai ir atkal kaut kas, kaut kas padomā. Un Jāna mums šobrīd piedāvā atkal vienu jaunu video kursu. Tātad atcerieties, video kurs ir formāts, kas mums ir mūsu dzīves elpas platformā šobrīd lēnām garām mēs šo formātu pārējām, jo tas mums liekas ļoti, ļoti labs formāts tādā ziņā, ka cilvēkam ir iespēja apgūt šo tēmu, jebkuru tēmu, nu, tā kā viņam vēlamajā laikā, un vienīgais mēs tiekamies reizi nedēļā coaching sesijās. Nu, lūk, un tas jaunais kurs, viņš ļoti interesanti saucās, un kursa nosaukums ir izaugt, izsaukuma zīme, un ņem dzīvi savās rokās. Izsaukuma zīme. Un, Tieši tā. jā, un šis te kurs atkal, kāpēc mēs viņu nākam ar jums šobrīd, it kā vasaras viducī, it kā augustā, tieši tāpēc, ka, kā jau es esmu pēdējā laikā teikusi, man liekas, ka šobrīd ir laiks, kad mums ir jāmeklē atbildes uz tiem jautājumiem, kas mūs vēl tur un neļauj piedzīvot šīs te jaunās enerģijas, šo te jauno laiku, jauno domāšanu. Šīs te transformācijas mums šobrīd ir ļoti, ļoti vajadzīgas, un te nav nekāda sakara ar gada laikiem. Tāpēc arī mēs domājām neatlikt uz vēlāku, bet nākt pie jums un piedāvāt jums šo iespēju jau tagad. Nu, lūk, un tā tad, par ko tad būs šis kurs? Šis kurs būs par izaugšanu, pāriešanu jaunā apziņas līmenī, lai varētu piedzīvot savu skaistāko un laimīgāko dzīves scenāriju. Un tā vienkāršā valodā tas būtu šī te nu, spēja izkļūt ārā no šīs te upura lomas, par kuru arī mēs ļoti daudz šobrīd riņķi apkārt runājam, bet tomēr joprojām cilvēki dzīvo šajā upurī un nezin, kā no tā tikt ārā, jo šī loma ir tā, kas absolūti bremzē visu mūsu radošumu, visu mūsu virzību, attīstību, un tāpēc arī šis kurs ir par to, kā no šī te upura izkļūt un kā ieraudzīt sevī šo te radošo, šo te radītāju spēju un kā mainīt šo te apziņu un uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tas interesantākais ir tas, ka viena no metodēm, ko Jāna izmanto šajā kursā, par kuru es īsti nebiju dzirdējusi, un tikai tagad strādājot pie šī Jānas kursa, ir tāda, nezinu, metode vai kā viņu vai mehānisms. Teorētiskais koncepts. Teorētiskais Nu, tas ir tāds teorētiskais modelis, jā, nu, tas nu, lūk, tā, vairāk tā. modelis. Un saucās Jā. viņš Kapman trīsstūrs. Karpman trīsstūrs, jā. Karpman trīsstūrs. Nu, lūk, un tas man bija atkal kaut kas pilnīgi jauns, un tad es sapratu, ka atkal Jāna mums palīdzēs it kā par lietām, kuras mēs saprotam, bet pieiet un ieraudzīt no cita leņķa, caur citu tehniku, caur citu šo te modeli, un saprast, kas tad ir tas, kā mums tālāk doties uz priekšu tajā, lai mēs izkļūtu ārā no šī te upura.
Tie ir mani novērojumi, mani secinājumi, iepazīstoties ar šo te kursu materiālu, bet kā tas viss būs patiesībā, es droši vien, ka došu vārdu Janai, lai Jana mums tagad stāsta sīki un smalki par to, kāpēc šis kurs un kas ir tas, ar ko viņš varbūt būs, jo tēma ir diezgan, nu, šobrīd mēs visi skandinam, ja, bet kāpēc tieši tev liekas, ka tavs tas virziens ir tava metode, ir tavs modelis, ir tas, kas varētu cilvēkiem vēl vairāk palīdzēt. Tā kā es dodu vārdu tev. Lūdzu. Paldies, Eva. Sveiki visiem! Paldies, Eva, par iepazīstināšanu. Man ir prieks jūs uzrunāt un iepazīstināt ar jauno video kursu, kas ir sagatavots. Attiecīgi par šo kursu izaugt, ņemt dzīvi savās rokās. Šis kursa, kā jau Eva pieminēja, kursa pamatstruktūra tiek veidota no Karpmana 3 stūra. Stevens Karpmans 60. gadu beigās izveidoja šo teoriju, kas ir saistīta ar drāmas 3 stūri, un tas sākums bija ar to, kad tika pamanīts, ka visos filmu sižetos, visos labos stāstos un visos labos arī dzīves stāstos vienmēr ir drāmas 3 stūris, jeb tas tā dēvētājās upuru 3 stūris, upura lomas, kādā mēs ejam. Un šis Karpmana 3 stūris nav noslēpums, viņš ir jau, varat jau paskaitīt gadus, tas ir apmēram 60 gadus, viņš apmēram ir gaisā. Un protams, kad ir dažādi pieejas un dažādi speciālisti uz to skatās atšķirīgi, bet tas ir ļoti feins koncepts, kā paskatīties uz upuru lomu un tieši atpazīt, kā mēs miedarbībā viens ar otru, vai mēs gadījumā neesam iestrēguši kādā no drāmas, nosacīti drāmas lomām, jeb upura lomām, vai mēs konkrēto cilvēku netīšām neesam ieņēmuši upura lomu. Un tas ir ļoti interesanti, kad tā upura loma, tā bezspēcības sajūta, kad ak, es nabadzīgs un pažēlojiet mani, vai nē, šajā dzīves jomā es neticu, ka es kaut ko varētu mainīt. Tā upura sajūta, viņa ir ļoti viltīga. Viņa var kā tāds strautiņš izsūkties pat tur, kur liekas, ne, mēs esam totāli dzīves radītāji, mūsu dzīve ir pilnībā mūsu rokās, un mēs darām pēc vislabākās sirdsapziņas visu, kas ir mūsu spēkos. Šeit ir tā, ka liela daļa kursa būs arī virzīts tieši uz to, lai mēs atpazītu šos mehānismus un tieši miedarbībā, savstarpējā miedarbībā ar dažādiem cilvēkiem, sevišķi tojiem cilvēkiem, un atpazīstot, kā reiz mums ir iespēja tad ar to kaut ko iesākt. Jo, protams, ka tajā brīdī, ja mēs neredzam, kad mēs esam iekrituši atkal tajā pozīcijā, kad mēs šajā sfērā vai šajā jomā tā kā neuzņemamies līdz galam atbildību, tad mēs, protams, tajā brīdī mēs neko nevaram darīt. Un, mana pieeja vienmēr visām tēmām, man patīk struktūra, man patīk, kad ir sakārtota tēma, man patīk, ja ir teorija, man patīk, kad ir piemēri, un man patīk, kad ir instrukcijas. Tā strādā mans prāts, un tā es arī cenšos nodot informāciju. Tādēļ ļoti bieži man ir no milzīgiem filozofiskiem un empīriskiem un dažādiem stāstiem un traktātiem un lekcijām uztaisīts tāds kā sausais tāds kā atlikums, kur ir jau tā jau strukturēta, kad tiek nodota šī informācija. Līdz ar to, ja arī jums patīk informācija vairāk saņemt tādā strukturētā veidā, un šobrīd es jums atklāju jau un iepazīstinu, kad šis struktūras pamats būs caur Karpmana 3 stūri, tad jums noteikti varētu patikt šī pieeja. Protams, kad tēma upuris un upura loma, upuris izklausās varbūt ļoti bēdīgi. Patiesībā tas arī ir bēdīgi, bet mēs varam paplašināt šo jēdzienu. Tas ir tad, kad mēs kaut kādā sfērā vēl jūtamies kā bērni, kādā sfērā mēs vēl nejūtamies izauguši, ka mēs to varam darīt. Vai tiešām es jau varu pats ar rociņu aizsniegties uz galda un paņemt to, kas man garšo? Un
dažreiz mēs aizmirstam, ka jā, mēs jau esam izauguši, un jā, mūsu rociņa ir gana gara, un mēs varam tiešām no tā galda, no tās dieva dāvanas, kas mums ir pieejams no šīs dzīves, jā, mēs varam pastiept rociņu un paņemt to, kas mums ir vajadzīgs vai svarīgs, vai ko mēs vēlamies. Līdz ar to, paralēli mēs kopā strādāsim ar to jēdzienu, ka mēs kaut kādā dzīves sfērā varbūt neesam vēl izauguši, un tā kā palīdzēt to ieraudzīt un palīdzēt sevi audzēt, tā kā izaugt, tā kā ieraudzīt to visu. Līdz ar to tiešām šī apzinātības daļa, ieraudzīšanas daļa ir ļoti, ļoti svarīga daļa no visa kursa. Un vēl pēc šī Karpmana trīsstūra tur ir būvēta struktūra tā, ka ir šie izejas līmeņi, kā izkļūt no upura trīsstūra, upura lomām, kā izkļūt, kā iziet nākamajā līmenī, nākamajā līmenī. Un tur ir konkrētas darbības, kas mums ir jāveic, un tur ir konkrēti, kā caur ko mēs varam palīdzēt iziet nākamajā etapā. Un tas ir, mēs nosauksim, ja mēs kaut kādā dzīves sfērā esam iekrituši 5-gadnieka fāzē, tad ar kaut kādiem soļiem mēs varam sevi izaudzēt vismaz līdz pusaudzītim, varbūt, ja mēs darbojamies līdz. Varbūt, ja mēs esam kaut kādā sfērā iekrituši pusaudzītī, mūžīgā dumpiniekā, mūžīgā provokatorā, mūžīgā opozīcijā ar visām šajām pusaudziskajām, asajām šķautnītēm izaicināt sabiedrību. Jā, tas var būt, mēs varam būt pilnīgi adekvāti, bet vienā sfērā mums var būt šī pusaudziskā, dumpinieciskā enerģija pēc pilnas programmas izpausties. Tad, protams, ka tajā brīdī, ja mēs gribam šajā dzīves jomā vai sfērā kaut kur virzīties, tad mums tas ir, jāierauga, un mums ir jāaudzē sevi, tad, piemēram, no pusaudžu uz jaunieša vecuma. Tātad arī šī izaugšanas fāze, izaugšanas šīs stadijas iet līdzi. Un par šiem etapiem tad nodarbības ir 4 nedēļās sakārtot, un katrā nedēļā mums ir tā kā pārēja uz jaunu etapu, nākamais solis, un trijās nodarbībās būs klāt arī meditācija, jo meditācija ir ļoti svarīga daļa, lai mēs paplašinātu savu apziņu, lai mēs būtu mierīgi, uztverīgi, un tas arī kā labs atbalsts šajā pārējā, šajās pārējās, kurās mēs iesim cauri. Jā, es vienkārši klausos tevi, un man atnāca tagad, jo es arī šobrīd kopā ar Mairu mēs mācāmies vienā skolā, garīgajā skolā. Un tur arī tieši par šo tēmu, un man viņi tagad sasaucās ar to tavu kursu, par to, ka mēs cilvēki esam palikuši katru savā kaut kādā attīstības fāzē. Un mēs īstenībā nemaz to paši neapzināmies, kamēr mums par to nesāk kāds stāstīt un mācīt. Un tas var, to izprotot un to saprotot, mēs varam gan pirmām kārtām saprast sevi, kur mēs esam iestrēguši un kāpēc kāpēc mums varbūt tās kaut kas dzīvē nenotiek, tāpēc, ka mēs vienkārši esam iestrēguši kaut kādā pusaudzī vai kaut kādā vispār 3-gadniekā, ja? Un tā mūsu attieksme un viss tas, kā mēs uzvedamies, kā mēs domājam un saprotam lietu kārtību, ir tieši, tas jau nav nekas slikts vai tas nav nekas tāds, ka ārprāts. Vienkārši mums ir vieglāk izprast, kāpēc ar mums kaut kas tāds notiek, kas notiek, un mums ir arī, es saprotu, ka tu kursa laikā iedos tās galvenās pazīmes, lai cilvēks saprastu, kur tad viņš ir, kurā stadijā viņš ir, lai viņš varētu, teiksim, ar to pēc tam ņemt un strādāt un darboties, jo to visu var, tāpēc arī ir kurs, to visu var sakārtot, jā. Kad pats svarīgākais ir es domāju, kad jebkurā dzīves situācijā, kad mēs runājam par to kaut ko sākt mainīt, pats pirmais ir apzināties, ka ar mani tas notiek, ka es esmu.
tur, kur es esmu. Jā, es esmu Mhm. uzaudzies, esmu tur šitādā, vai es esmu tur, nezinu, 25 gadnieku līmenī Jā. palicis, ja? Un tad no turienes ir izējas punkts, ka es varu to visu mainīt un sakārtot un paskatīties, kas notiek. Es pareizi esmu sapratusi, ja, to feature visu. Jā, nu, tā apzinātības, tas galvenais akcents, tas īstenībā ir pirmajā daļā. Mēs tālāk, jau mēs virzamies tālāk, mēs, protams, visu laiku atgriežamies, kas ir tās tie mehānismi, kas, piemēram, mums var vilkt atpakaļ, kā kritiskais prāts, kā strādā pašvērtējums un viss pārējais motivācijas instrumenti, kā strādā. Tas ir tas, ko mēs ņemam padziļināti, bet sākums ir šī apzinātība. Tā ir, nu, tā ir sākuma daļa. Tāpēc arī uz kursu ir aicināti īstenībā tie cilvēki, kuriem ir kāda sfēra vai kāda dzīves jautājums, kurš nevis tā man viss dzīvē ir iestrēdzis, bet vismaz vienu virzienu pateikt, nu, kur tiešām gribētu. Jo vislabāk viss strādā tad, ja mēs ejam, nu, koncentrējamies uz kādu vienu dzīves aspektu vai vienu dzīves jomu, piemēram, uz vienu dzīves sfēru. Ja? Tā var būt mīlestības sfēra, tā var būt naudas sfēra, tā var būt pašpārliecinātība, pašrealizācija, hobija. Nu, tas var būt jebkas. Katram tas tik un tā būs savs stāsts, bet jo precīzāk mēs zinām, kas ir tas, kamā mēs jūtamies iestrēguši un ko mēs gribētu savā dzīvē mainīt, jo efektīvāk mēs varam iet cauri šiem kursam un izmantot visu to, kas kursā ir paredzēts pa etapiem iziet cauri. Nē, nu, izklausās ļoti labi. Un vēl atsevišķi izcelšu to, ka coaching sesijās par cik ir mums, kartman trīsstūris, tas sākums ir par upuri, un upura tas trīsstūris ir tas upuris, glābējs un agresors. Un šeit ir tas moments, ka glābējs arī var būt upuris, un tāpēc arī sākumā būs arī tā daļa, kā palīdzēt vai glābt kādu vai atbalstīt tādā veidā, kas nenāk par labu, nu, kas nenāk par skādi ne mums, ne apkārtējiem cilvēkiem. Jo, ja mēs no upura pozīcijas kādu glābjam, kas nereti patiesībā ir sastopams, nu, tur ir ļoti jau interesanti stāsti veidojās. Tādēļ arī šī glābšanas tēma, viņa ir diezgan aktīva, jo viņa mēdz notikt tieši no upura pozīcijas. Jā. Un tieši coaching sesijās mēs, lai šo glābšanas sajūtu arī pastrādātu ar viņu vairāk, mēs coaching sesijas veidosim, nu, var teikt, apļa formātā, kad mums būs iespēja katram, kas gribēs, tas ir uzaicinājums, tas nav obligāts nosacījums, bet mēs uzaicināsim runāt par konkrētām tēmām, padalīties un mācīsimies gan saklausīt, uzklausīt otru cilvēku, gan arī reaģēt uz otru cilvēku stāstiem tādā veidā, kad neiekrītot vai neievedot otru cilvēku, tas, kas ir padalījies, neievedot viņu kaut kādā upura lomā. Nu, jo tajā brīdī, ja mēs metamies virsū ar padomiem un pamācībām vai komentāriem, tad tas cilvēks, kurš ir ar kaut ko padalījies, viņš tajā brīdī īstenībā ļoti spēcīgi sāk nožēlot bieži vien par to, kad ir to darījis. Tā kā mēs patrenēsimies tieši ar šo komunikācijas daļu jau tā praktiskāk un, protams, ka tēmas padziļināt izskatīsim, jā. Mhm. Nu jā, un tad mums ir tā, ka mums ir paredzēta meistarklase, kurā tad arī tu, nu, vēl vairāk pastāstīsi par to un varbūt arī kādu piemēru izspēlējuši, lai cilvēki saprot, kā tas viss, nu, jo ir jau svarīgi, man liekas, mums to ieraudzīt, ja? Jo kamēr, nu, kamēr nav tādas detalizētas zināšanas, vai kamēr tev kāds nav parādījis tos virzienus, tev liekas, kādā es upurī, es neesmu nekādā upurī, ar mani viss ir kārtībā. Un tad, kad tev parāda, un tad jau, protams, vēl ir pretestība, ja, un viss kaut kas, un tu saproti, nu jā, un tad vēl, man liekas, viena lieta, ko es esmu arī novērojusi, varbūt arī kādreiz pie sevis,
Bet arī pie citiem cilvēkiem, sevišķi šobrīd, kad, nu, tā kā varbūt tās, nu, tu vairāk sevi saproti, bet, nu, tu redzi tās lietas otrā cilvēkā, ir tas, ka, nu, tas agresors, vai, mēs bieži vien glābjam citus tikai tāpēc vien, lai nebūtu jāieskatās sevī. Un lai nebūtu jāatzīst, ka es esmu gan tas upuris, gan es esmu tas agresors. Un tad mēs esam, nē, man ir jāpalīdz, es nevaru, man tam cilvēkam ir jāpalīdz. Un īstenībā tā ir beigšana no sevis. Nu, cik es to esmu arī savā dzīvē novērojusi, tad, kad tu negribi darīt neko ar sevi, sakārtot savas lietas, tu ķeries apkārt un ķeri kādu, kam palīdzēt, kam pieslēgties. Un tad, kad tu to saproti, ka tā ir īstenībā beigšana no sevis, ne, tas ir super īstenībā, bet tā nav tāda viegla atzīšanās. Jo tu taču dari labu, tu taču visu dari otram, tu no sirds. Jā, bet nu, tas ir tāds ļoti bīstams scenārijs, jo tiešām glābšana tiek uzskatīta par ļoti svarīgu un labu kvalitāti, bet pat latviešu valodā glābt jau nozīmē to, kad kāds slīkst. Bet lielākoties pie šīs pozīcijas, kuras mēs tikko šīs mīnus 3 stūri, šīs mīnus lomas, kā izpaužās, šeit ir tā, ka šī glābšana, tas nozīmē, tur jau neviens neslīkst. Mēs vienkārši paši uzbāžamies cilvēkam virsū un mēģinam viņu no kaut kurienes izvilkt, un kurš cilvēkam nevajag, lai viņu vispār aiztiek. Viņam viss ir labi ar viņu dzīvi, viņš ir pilnībā laimīgs. Un tas, kad mēs viņu sākam glābt vai kaut kā uz to pusi izpausties, tas patiesībā cilvēkam rada pretestību, agresiju pat, un apgrūtina cilvēku dzīvi kopumā. Un tādēļ ir tas, ka es taču labu gribot, es taču palīdzēju. Cilvēks man paldies nepateica vai pat reāli pat uzbruka, ar vārdiem asi atbildē. Un tas ir, tas ir par šo situāciju, kad ir caur mīnus enerģijām ir izspēlēta šī glābšanas scēna. Jā. Nu, klausies, es domāju tā, ka mēs esam tādu, diezgan, jo tas ir tā, mēs tā kā pa virsu bišķiņ parunājām, jo es saprotu, ka tur ir diezgan tāds individuāls darbs katram cilvēkam ar sevi, jo tiešām tur ir nianses, vismaz man tā liekas, kā tas viss darbojās, kā to visu ieraudzīt un ko ar to visu darīt. Tāpēc es domāju, ka mēs aicinām ikvienu cilvēku, kam ieinteresēja tas, ko mēs te ar Jānu mazliet parunājām. Tātad 25. ja pareizi atceros, jūlijā mums ir meistarklase. Esiet mīļi gaidīt, piesakaties uz šo meistarklasi. Un savukārt pats kurs jau sāksies 31. jūlijā jau sāksies pats kurs. Tā kā laika nav daudz, bet es iesaku tiešām pieslēgties šim kursam, jo šobrīd ļoti mums ir vajadzīgs tas, lai mēs atbrīvotu sevi no visa tā, kas mums traucē virzīties uz priekšu. Un šīs te vecās enerģijas ir tieši tās, kas mūs visus vairāk vai mazāk joprojām bremzē. Un tāpēc jebkura spēja, jebkura māka, jebkura sapratne, kur es esmu iestrēdzis un kas tad ar mani notiek šobrīd, tam šobrīd ir ļoti liela un svarīga nozīme. Tā kā tiešām mīļi gaidīt esiet 25. jūlijā uz meistarklasi, un mēs varētu šodien, Janiņ, arī ar to beigt mūsu sarunu, jo mēs esam tā kā kaut ko iekustinājuši, bet es tev kā vienmēr nobeigumā vaicāšu, vai tu gribi mums kaut ko vēl pateikt. Tāpat. Ir jūlijas, ir vasara. Ko tu gribi mums pateikt? Jā, šobrīd ir tiešām, kā tu stāstīji, šobrīd ir tiešām ļoti, ļoti īpašs laiks. Un laiks astroloģiski arī ļoti īpašs laiks. Arī tagad, kad mēs 11. datumos, kad mēs šo video uzņemam, reāli ir ļoti, ļoti intensīvas enerģijas, kuras
prasa atbrīvot sevi vietu, jo, lai varētu radīt savu dzīvi, lai kļūtu par savas dzīves radītāju, mums vajag spēka. Ja viss spēks aiziet noturot roku dzelzīšus un mēģinot sevi ierāmēt tajā mazajā istabiņā, kastītē vai kur mēs katrs sevi esam ielikuši, tas prasa milzīgu spēku un tas bloķē mūsu enerģiju, protams. Un ļoti svarīgi ir tagad līdz rudenim, tāpēc, ka rudenī arī astroloģiski un visādi sajūtās, un mēs redzēsim, tur būs citi stāsti, citas enerģijas, jau konkrēti uzdevumi, kas katram mums tiks dos. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs jau šobrīd ejam, augam, atbrīvojam sevi labākajai un skaistākajai savas dzīves versijai. Paldies! Paldies tev liels un ļoti jauki. Man ļoti patikās, kā tu mums te nobeigumā iedod astroloģiski savākties. Un, protams, baudam vasaru un izbaudam visu, kas mums ir paredzēts. Un, protams, neatliekam šo te tuvošanos savam patiesajam es un savai patiesajai būtībai. Un neatliekam šo te atbrīvošanās no tā visa, kas mums šobrīd bremzē un traucē virzīties priekš. Lai jums izdodas, tiekamies meistarklasē un tiekamies kursā. Paldies tev! Atā visiem! Atā, tiekamies!